Jā, nu te ļaus, acīm redzot, divas maiņas spēlēs. Mārtiņš Kārsons! Otrajā periodā redzam Ozoliņš iesāk šo uzbrukumu. Akipāns atstāja ripu Spruktam un Petrašeks tikai noskatās, kā Mārtiņš Kārsons raida ripu Robertai Švārto. Nebija gatava Minskas Dinamo komanda šim uzbrukumam. Minskies izvietojas. Sikorā. Štumpels. 1-1. Un Henrijs sagaidīja šo Štumpelu piespēli. It kā nemanot, pielavījās. Un Štumpels sagaidīja. Štumpels arī sagaidīja. Jā, nu un neizsekoja mūsējie pretinieku. Ertigans un ripa vārtos! Tomašs Suravijs! Neveiksmēm pēdējās vairākās spēlēs beidzot ieraidīja ripu pretinieku vārtos. Patiešām izcili augstasinīgi viņš nospēlēja. Nu, es kā futbolā mēģināju glābt komandu lecienā, bet tas jau vairs nevarēja glābt komandu. Un gan Sprukts! Ripa vārtos! Vārtsargu! Nu, šeit jau likās uzbrukums apstājās. Precīzi piespēle, redzam ātru piespēli un kaut kādā veidā pamanīja Šķirbiņu zem. Jā, tālajā stūrī gulā sēž, gaidīja, ka cels ripu tuvajā stūrī no nētās puses. Sprukts patiesi labi sanāca. Nedaudz pietrūka. Sprukts! Būs metiens un ripa vārtos! Jānis Sprukts! Redzam, šis uzbrukums kā sākās Kārsons precīzi piespēle un Sprukts it kā nesteidzīgi sāk apspēlēt arī distanci, nebija pārāk tuva, bet Roberts Ešs bija bezspēcīgs glābt savu komandu. Jā, neredzēja viņš īsti. Henrijs bija Prinoks, raida ripu uz vārtiem un Kris Kolts ripa vārtos. Nu šeit neuzmanīgi mūs. Pazina rezultātu starpību, Petrs Sikoras šķiet guva vārtus. Jā, Sučēnoks šeit raidīja, redzam jau Glandučevs no tuvas distances raidīja ripu vārtu virzienā. Neizsekojām Sikoram. Šo tika galā, bet, nu, redzam, šeit uzbrucēji nenāca talkā aizsargiem. Plats, ripa zem. Jā, nu šeit jāsargā savs vārtsargs. Nu, uzbrauc līdz Krisam Koltam un Sandrs Ozoliņš nonesa vienkārši. Nedrīkst šādi kļūdīties, neizdevās īsti, nesanāca metiens. Redzam, plecs ietriecās iekšā un Korsovs vienkārši Ozoliņš nonesa. Kā arī ir jādara ar uzbrucējiem, kuri uzbruk tavam vārtsargam. Cerība ieraudzīt ripu uz Sikora. Aptur ripu, kur ripa vārtos. Diemžēl ripa vārtos. Otro reizi realizēs. Pasīvi atkal mēs savu vārtu priekšā nospēlējam. Stāvoklis kļūs visai slidens. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Nu, tur netika galā ar viesu spēlētājiem. Redzam, neļāva izmest. Stingrāk noja uz ledus, jā. Uzgrūž šobrīd ļoti rūpīgi pret mūsu vārtsargu nospēlē Minskieši. Un tur ir pelnījuši kārtīgu sutu. Minskas uzbrucēji, jo ļoti rūpīgi uzgrūdās virsū mūsu vārtsargam. Viens no Minskiešu spēlētājiem un šobrīd pelnīt arī. Es domāju, tas varētu būt plec. Tas ir plec, tā arī ir. Un vārds priekšā bija un skan sirēna. Būs pārkāpums. Sandrs Ozoliņš par pletam tomēr ierādīja vietu.